Es esmu atvēris autoklats ar nosaukumu AM Cars. Esiet sveicināti manā kanālā. Esiet sveicināti manā kanālā. Labrīt, nākamajā sērijā. Esiet sveicināti manā kanālā. Kas esmu piepildījis savu bērnības sapni. Esiet sveicināti manā kanālā Arturs Miškinis. Šī sērija iznāca daudz ātrāk pēc nākamās nekā parasti, bet vēlāk nekā es biju solījis. Šī daļa būs tāda vairāk muldēšana, informatīva, pastāstīšu jums, kā gāja man šogad, statistiski perkupa dzīvē, drifta dzīvē, kā man gāja aptuveni ieskats ar Touregu, jā, Touregs man jau aiz muguras, un manus plānus uz nākamo gadu, gan arī tādā pašā perkupa dzīvē, gan drifta dzīvē, un ir kaut kādi baigie jaunumi, baigie plāni man uz nākamo gadu, bet nāksies jums sagaidīt video beigas. Tur izstāstīšu. Varbūt jums tas ieinteresēs un varbūt arī jums paveiksies nākamgad. Bet tas tāds maziņš ieskats par to, kas būs šajā video. Tā kā turpināsim mēs ar drifta jomu. Tagad nedaudz par drifta jomu. Tā ir garlaicīgākā joma jums. Palielam skatoties pēc statistikas, cik jūs skatāties tāda veida video. Jā, tematiski sēžu žurkā. Bez šī žurka nav ne drifta, netiks izmantota drifta vajadzībām, pat nav uz tirgošanu, bet tas jau ir cits stāsts. Tātad par driftu šogad gāja diezgan produktīvi un palielam nevar sūdzēties. Jo, kā atceraties, sezonas sākumā es uztaisīju divus ļoti līdzīgus aparātus dizaina ziņā, rekur viens un rekur otrs, jeb abi kopā. Izskatījās iespējīgi, gan bija viens tas V12 pamata sacīkšu auto, otrs treniņa auto, kur gribēju uztaisīt kā rezerves autiņu, bet līdzekļu ziņā nesanāca pavilkt tādā ziņā. Piedalījās šogad pilnu sezonu Latvijas drifta čempionātā, aizritēja sacensības gan pa Latviju, vienas bija Igaunijā. Gāja ļoti raibi, gan šogad beidzot sāku vinnēt kaut kādus tandēmus, sen es neko vinnēju tandēmu ziņā. Tā kā tas lāsts tika lauss un sāku braukt arī tandēmos augstāk. Labākie rezultāti man bija Jēkabpils posmā. Jā, beidzot drifts bija arī Jēkabpilī, sveicieni Jēkabpiliešiem. Un es tur uzbraucu 4. vietā. Tā kā ļoti labs rezultāts priekš manī. Un tas bija viens no maniem mīļākajiem arī posmiem. No trasēm man patīk igauņu trases baigi arī. Un arī, protams, Daugavpilī gan aizgāja mežonīgi daudz riepas. Braucu gan semipro, gan pro klasi Daugavpilī, un tur man aizgāja kopā ap 38 riepas un ap 250 litri spirta. Tas ir nežēlīgi daudz. Bet vispārībā uz sezonu aiziet aptuveni 150 riepas. Tas tā, lai jūs saprastu, kādas aptuvenas izmaksas un vajadzības. Cītīgi meklēju sponsors un labprāt pieņemtu jebkāda veida atbalstus, tā kā apakšā mani kontakti un kam ir iespējas un vēlme man atbalstīt. Labprāt pieņemšu palīdzību, kā saka, būšu pateicīgs. Par kopvērtējumu runājot, pēc Jēkabpils posma bija ļoti labs rādītājs. Bija vienu brīdi, ja pareizi atceros, 2. vietā kopvērtējumā un ļoti cerēju sezonas laikā noturēties top 3. Bet ar katru nākamo posmu gāja gan sliktāk, un beigās paliku tikai 6. vietā starp cik tur 30 braucējiem. It kā rādītais nav slikts, bet tomēr gribējās labāk. Bet, neko, skatīsimies, vai es nākamgad braukšu. Jo braukt es braukšu, bet cik daudz braukšu. Jo riepas pagaidām man paliek tikai 1. posmam. Paldies Rīgas riepu centram par ļoti labu cenu riepām. Skatīsimies, kādi atbalsti būs nākamgad, un palielam gribu uzbraukt gan Latvijas drifta čempionātu, gan Livonijas čempionātu semipro klasē. Protams, gribētu arī pro, bet attiecīgi tur ir tādas izmaksas. Mašīnai palielam darīt neko tādu grandiozu netaisos, apkopīti, tur sajūgam, vizuāli aizmugurs savas kārtībā, lai paliek tāds smukāks un visforšāks. Un, kas zina, varbūt nedaudz pielabot kādu dizainu, bet dizains izdevies diezgan labi. Tāpēc atstāšu šo dizainu tāpatās. Vēlējos pateikt lielu paldies mehāniķim Andrejam un Ērikam par palīdzību trasē, par mašīnu sagatavošu sacensībām, ģimenei, sievai, tā kā atbalstīja gan sacensībās, gan ārpus tām. Un vēlējos pateikt to, paldies arī
ProTuningam par atbalstu ar body kitu un citām lietām, un Rīgas riepu centram par cenām foršām riepām. Tagad tās maziņš ieskats nākamajā tēmā, kas būs video janvārī, cerams uztaisīsim mēs ar Ingus video par Tauregu. Jā, Tauregs jau ir uz numuriem, jau brauc, ir skatelogā, tā kā ir beidzot kustība. Vēl tāda statistiski par šo gadu ir palaista vēl daži projekti mēģināti. Liekas, ka tas bija senāk, bet tas bija šogad, februārī, ja pareizi atceros, vai janvārī. Izsoli es taisīju, jā, šeit YouTube kanālā, tiešais veidā šis te kompakts bija tirgoties. Pārdevās par pašizmaksu vai par minimālām zaudējumu. Tas salīdzinoši es uzskatu bija veiksmīgs projekts. Tad vasarā es palaidu kabrioletu šo. Tur gan palaidu vienu nedaudz savādāk arī YouTube'ā, bet slēgtā veidā, čatā ar dalības maksu, lai nav kaut kādu viltus likmes komentāros un tā tālāk. Tas gan neizgāja jau tik labi, kā gribētos, ar minimāliem zaudējumiem, bet pārdevās aparāta. Bet kontents interesants priekš jums. Mēs arī ar kabriķi maziņu pabraukāju. Tātad es mēģināju palaist tādu projektu, pilnvērtīgu izsoli, kur cilvēki atzina savas mašīnas, un gan izsolē, online šeit, YouTube'ā, gan kaut kur tepat uz vietas klātienā varētu cilvēki apskatīties un pirkt tās mašīnas. Tas gan projekts neizgāja, atveda tikai vienu mašīnu, kuru bez beigās ieliku Lietuvas izsolē. Tur no sākuma neveiksmīgi pārdevās, es no klienta to mašīnu nopirku un beigās pārdevu tāpatās. Tā kā ar to mašīnu attikām galā, bet kā projekts tas beigās neizgāja. Kas zina, varbūt tās kaut kādu līdzīgu projektu palaidīsim kaut kādus jaunus projektus, rakstat komentāros, kādu projektu interesantu palaist nākamgad, jeb jūs, kas daudz skatāties jau šogad, jeb 24. gadā. Man ir tagad 30. jau 31. Jā, vakarā jādzer šampis būs. Alkoholu neatbalstu gan, bet jādzer šampis būs. Tā kā tā. Labi, ķeramies tagad pie galvenās tēmas, pie perkupu dzīves. Vēl pa vidu gribēju piebilst par šo krafterīti. Jau nobrauc vairāk nekā gadu. 55,000 kilometru nobraukti. Uztaisīšu video apskatu, kā man gāja šī gada laikā. Kopsumā it kā esmu apmierināts, kā modelis ļoti ērs un komplektācijas ziņā baigi forši, bet ir šitās tādas nianses tehniski, ko Volkswagens nevar baigi atrisināt ar jaudas ziņu. Ir jau daudz reiz bijis uz garantiju. Es saprotu, ka mašīna var lūst, bet viss ir it kā atrisināts, it kā nekas traks. Bet tik tā daudz labāk un patīkamāk un drošāk braukt nekā ar lietotiem autiņiem. Kaut gan jocīgi to teikt, jo es pats tirgoju lietotus autiņus. Un es vienmēr esmu teicis, kamēr es varu atļauties, es braukšu ar lietotiem autiņiem, un kad nevarēšu atļauties, tad braukšu ar jaunu autiņu. Skan stulbi, bet tas ir fakts. Tā kā lētāk ir braukt tomēr manā uzskatā ar jauniem autiņiem. Tagad pastāstīšu nedaudz jums par perkupu dzīvi statistiski tā un kā man ir gājis visā šajā 23. gadā. Uzskatu ļoti produktīvs, ļoti veiksmīgs gads, jo neplānoti, negaidīti daudz mašīna tika pārdots pēc pasūtījuma vai tāpatās, jo bija plānos pārdot 50 mašīnas, bet kopsumā šajā gadā pārdevu 80 mašīnas. Tas ir no 1. janvāra līdz šodienai 31. decembrim. 80 mašīnas. Atgādināšu, ka tas man nav pamatdarbs, tas ir mans tikai hobijs, ar kuru es tā kā gan piepelnos vai tā kā iepriecinu savu dvēseli, kā saka, sirdī. Daru to, kas man patīk. Un līdz ar to tas, kas man patīk, varu darīt to daudz veiksmīgāk un foršāk. 80 mašīnas uzskatus ļoti daudz. Šeit man sagatavos neliels špikeris. Pastāstīšu kaut kādu interesantu statistiku, kas tur dārgākais, vecākais, jaunākais autiņš, kas tika pārdots, kas ar kaut ko izcēlās man šogad pa lielam. Ko es vēlējos piebilst, interesants fakts, ka pirmā un pēdējā mašīna šogad, kas tika pārdota, ir vienāda. Pirmā bija Mini Coopers, kas atcerās ar 77,000 nobraukumu, un pēdējais arī Mini Coopers. Tā kā nav tāda bieži sastopama mašīna, bet pirmā pēdējā mašīna ir tāda interesanti sanākusi. Tas tāds interesants fakts. Tālāk, ko es varu pateikt lētākā. Lētākā jāskatās, kura bija. Man liekas, Ford Fiesta, šī, kur es tu nopirku pa kādi 250–350 eiro un pārdevu pa 1000 eiro. Pa pašizmaksu, man liekas, es ilgi tirgoju.
Un Citroens Berlingo, ko es savu mehāniķim Ērikam atzinu. Arī ļoti līdzīgās ciparos bija. Tas ir lētākais autiņš. Dārgākais autiņš, kas atcerās, es braucu speciāli uz Vāciju, vienam uzņēmumu meklēju darba autiņus. Un tur bija īsts Suzu tāds ar sniega lāpstu un kaisītā aizmugurē, un cena bija ar pavēni, es pareizi atceros, tur kaut kas ap 28 000 eiro sākuma cenu, paņēmu, kad 26 ar kapējkām. Tā kā tā bija noteikti dārgākā mašīna šogad. Tā. Un tālāk mēs ķersimies klāt pie vecākās un jaunākās mašīnas. Skatīšanā ziņā jums noteikti šis video nav interesantākais, bet daudz informācijas, ko es stāstu. Varbūt kādam interesanti tādi fakti, kam nē, raksta komentāram katru gadu vai kaut ko līdzīgu, statistiski vai nē. Tātad vecākais autiņš bija kā vēsturiskais spēkrats, jau gāja tāds busiņš, Volkswagen T3. Ja pareizi atceros, viņš bija 87. gada. Tas tāds vecākais. Jaunākais, kas mums bija jaunākais? Ar sīvā cīņā uzvarēja mans Volvo V60 un bija Opel Astra. Viens mēnesis starpā tikai bija, bet par vienu mēnesi jautāju. 18. gada novembris. Neņemsim vērā to, ka šogad ir atvesti 2 motocikli un 1 kvadriciklis. 1 motociklis un kvadriciklis arī bija ļoti maziem nobraukumiem un diezgan jauni. Tie pārspēja autiņus. Bet mēs runājam par automašīnu statistiku šoreiz. Vēl gribēju pateikt tādu interesantu fakti, varētu jums interesēt, kur bija lielākā peļņa un kur bija mazākā, ja pareizāk sakot, lielākie zaudējumi. Vislielākie zaudējumi noteikti man bija ar Volkswagenu Passatu, kas atcerās bija šāds, tirgoja gandrīz gadu. Paņēmu es viņu pa 9 900 Nīderlandē, bet pārdevu uz Lietuvu pa 8 900. Turklāt nāk. Man liekas, riepas bija nopircis, atvešana, reģistrācija, nostājas viņš man tojas 11 000 eiro. Pārdevu pa 8 900. Mīnusi diezgan lieli, bet ne visu var veiksmīgi nopirkt, kā daudzi prasa, vai ir kādi iegrābieni. Tehniski arī ir bijuši, bet nekas nopietnis, bet naudas ziņā šis tāds. Bet, jāmāk uztēties uz priekšu, lai nauda apgrozās un tā tālāk. Toties vispelnošākais bija atcerās, man tāds F11 bija ar ķēdes defektu. Paņēmu lēti, sataisīju un pārdevu pa tirgus cenu, pat vienu no lētākajiem viņš bija. Pārdevu, sanāca arī normāli nopelnīt. Un starp citu bija vēl viens X3, arī sanāca labi nopelnīt. Starp citu runājot par X3, populārākā mašīna man, modelis, kuru es pārdevu visvairāk, neskaitot 3. sēriju, 46, 91 un tā tālāk, tie arī daudz bija. Tieši X3. X3 es pārdevu, pareizi saku, atceros 7 gabalus šogad, 7. Sīvā cīņā pret X5, kas ir pārdoti šogad 6, un vienā es no tiem vienā 7. eksemplārā sēžu šeit, vēl nav pārdots, ja? Tā kā X3 ir populārākais autiņš, ko var pārdot šogad. Tas man bija tāds interesants. Un visvairāk pircēji, no kura Latvijas pilsētas iet, kā es domāju, Valmieras rajons. Tā kā sveicieni valmieriešiem. Un ar to es vēlējos pateikt jums visiem paldies, kas kā tās mani novērtē, spiežat laiku, komentējiet, pasūta pie mašīnas, pie manis. Liels paldies, ka uzticaties man, atvēlēt pirkt mašīnu priekš jums, kā arī paldies tiem, kas jau nopirka pie manas mašīnu, lai jums labi kalpo turpmāk tās mašīnas. Ceru, ka jūs esat apmierināti. Tā kā bez jums es nekur tik tālu nebūtu ticis. Tiešām liels jums paldies un veiksmīgu jums nākamo gadu laimīgu. Vēl es vēlos lielu paldies pateikt visiem saviem mehāniķiem, servisiem, kur es remontēju mašīnas, pulēju un visādi savādāk. Viņi visi zināt, par ko es runāju. Kā arī Ingus, paldies arī tev par video montēšanu, skatīšanos uz šito purnu tik bieži un atkārtot vienu un to pašu, montēt daudz ko izgriezt, ko es muldu ne tā kā vajag. Arī nav tas vieglākais un patīkamākais darbiņš, tā kā paldies tev, Ingus. Un nobeigumā vēlējos jums pateikt, kādi man vispār plāni sakarā ar perkupu dzīvi un novēlējums jums jaunajam laimīgiem gadam. Bet pie tā ķeramies tūlīt nākamajā kadrā. Tātad nobeigumā es iegāju iekšā, ārā nedaudz augsts un lieta būtu nedaudz arī tā kā svētku noskaņai, kā nekā man ir 31. datums, vakarā jau jāsagaida jaunais gads. Un tātad par plāniem nākamajam gadam perkupu dzīvē vēlos sasniegt 2 reizes lielākus rezultātus nekā bija nostādīti šim 23. gadam. Tātad 24. gadā vēlos sasniegt 100 mašīnas, ko vēlos pārdot.
Tā kā gan pēc pasūtījuma, gan to, ko es paņemu uz tirgošanu. Tas ir viens liels mērķis. Otrs, tas interesantais, ko es jums sākumā jau pateicu, kas būs tāds interesants, starp 24. gada pircējiem, kas iegādājas vai pasūtīs mašīnas pie manīm, kas jau būs piegādāti, es izlozēšu vienu mašīnu bez maksas. Kāda tā būs, to mēs redzēsim gada gaitā, ko man sanāks nopirkt, bet jā, starp visiem 24. gada pircējiem es izlozēšu vienu mašīnu tieši pēc gada starp Ziemassvētkiem un jauno gadu 24. gadā. Šeit runājot, sētos nedaudz kā prezidenta runāja, bet ne jau par to iet runa. Nobeigumā vēlējos jums visiem novēlēt laimīgu 24. gadu. Pirmām kārtām jums veselību, tādu veiksmi, pārējais jau būs. Un nebaidieties īstenot savas vēlmes, savas idejas, kaut kādus sapņus īstenot. Varbūt nevajag visu pamest, bet pamazām. Nebaidieties uzdrošināties. Varbūt no sākuma nesanāks, bet pēc tam var aiziet. Es arī no sākuma mēģināju un redz, no tāda maza daudzuma jau uzauga tīri paliela. Un centīšos attīstīties tālāk. Tā kā novēlu arī jums būt godīgiem, pilnveidot savus sapņus un būt tādi, kādi esat. Paldies, ka skatāties manus video. Tiekamies 24. gadā. Laimīgu jauno gadu!